Ikšķilē durvis vēris valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, kurā turpmāk iedzīvotāji varēs saņemt publiskos pakalpojumus vienu vietu. Šobrīd šādi centri darbojas jau 56 novados, savukārt kopā ar reģionālās nozīmes centriem 60 vietās Latvijā. Protams, ka visi uztver to kā labu esami, ja tas ir vienā vietā, ka tu atnāc un daudz ko nokārto, tas jau ir svarīgi. Un sevišķi tiešām veciem ļaudīm, kuriem vairs nav tas transports un tā iekāpšana vilcienā ir pagrūta un izkāpšana tāpat, un pēc tam kaut kur staigāšana, un tad atkal tā saskaņošana satiksmes. Tā kā, ir tikai plusi, mīnusi nav nekādu. Šo centru izveidošanas mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem iespēju klātienē pieteikt valsts ieņēmumu dienesta, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un lauksaimniecības datu centra un savas pašvaldības pakalpojumus. Kā arī papildus var saņemt konsultācijas par 7 valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un ID kartes lasītāju. Jāsaka, jau šodien bija vairāki apmeklētāji, kas interesējās tieši par valsts ieņēmuma dienesta sniegtajiem pakalpojumiem un tieši par gada ienākuma deklarācijas iesniegšanu, jo ir 1. mārts un tas par to tiek stāstīts, ka cilvēki var iesniegt deklarācijas un viņi ļoti labprāt izmantos šo iespēju un bija ļoti iepriecināti, ka vairs nebūs jādodās uz kādu no tuvējām pilsētām, jātērē laiks un naudas līdzekļi, bet varēs to izdarīt šeit pat Ikšķilē uz vietas. Ikšķiles novada pašvaldība jau līdz šim ir rūpējusies, lai novada iedzīvotājiem nodrošinātu publisko pakalpojumu pieejamību. Jau 4. gadu pašvaldības administratīvajā ēkā strādā klientu apkalpošanas speciālists, kas sniedz konsultācijas par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem. Tagad novada iedzīvotājiem būs iespēja saņemt gan valsts, gan pašvaldības pakalpojumus vienu vietu, tuvāk viņu dzīves vietai. 2016. gadā klientu apkalpošanas centriem jaunu atvēršanai naudiņa nebija paredzēta, bet ar savu darbību klientu apkalpošanas centri ir pierādījuši to, ka viņi ir vajadzīgi, viņi tiek izmantoti. Klienti ļoti, ļoti apmierināti ir ar šo visu pakalpojumu, un šī gada budžetā jau tika paredzēti vairāk līdzekļi gan atvēršanai, gan uzturēšanai. Šogad valsts atvēlētais finansējums vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla attīstībai un pakalpojumu sniegšanai ir vairāk nekā 940 000 eiro. Zana Zemniece, Didis Pučs, TV Spektrs.